Tā, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie, sākām šīs dienas novada domas sēdi. Uz domas sēdi ir ieradušies 6 deputāti. Domas sēdi ir tiesīgi skatīt jautājumus pēc būtības. Tā, par dienas kārtību. Dienas kārtībā ir iekļaut visi tie jautājumi, ko skatījām iepriekšējā reizes komitejas sēdē. Un ir nācis klāt vēl viens jautājums par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūrālu audzēšanai Elsungas novadā. Mums ir varāms atsūtījis izrediģēt mūsu to projektu, un tagad, sakot, mums ir jāpieņem lēmums un jāpieņem šie saistošie noteikumi. Tā, tad papildinām ar to 17. Jā. Tātad par darba kārtību ir kādām papildinājums, iebildumu nav, jā? Kas ir par šādu darba kārtību? 6 par. Paldies. Tad pārējām pie darba kārtības pirmā punkta par deleģēšanas lēmumu biedrībai Etniskais kultūras centrs Suiti. Tā, mums ir valsts iedalījis mērķa dotācijas 10 000 eiro apmērā, un šīs mērķa dotācijas ir paredzēta no Suiti. Tā nosaukums nosaukšu. Suiti kultūra telpas nodrošināšanai. Un viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir rūpēties par kultūru un kultūras vērtības saglabāšanu novadā. Nu, kā jau iepriekšējo gadu bija veiksmīga sadarbība ar biedrību Etniskais kultūras centrs Suiti, kur mēs deleģējam šo valsts pārvaldes uzdevumu un novirzījām naudu biedrībai Etniskais kultūras centrs Suiti. Un šogad ir priekšlikums tāpatās, un līdz ar to mums ir jāpieņem deleģēšanas lēmums, pārvaldes uzdevumu deleģēšanas lēmums un pieņemot šo lēmumu, tad ar lēmumu mēs arī nododam savas autonomās funkcijas biedrībai Etniskais kultūras centrs Suiti. Tā, šeit ir lēmums. Te ir tā pamatojošā daļa, kāpēc mēs to darām, uz kā un uz visiem tiem pantiem. Un šeit ir lēmuma projekts skatījām komitejas sēdē, pēc komitejas sēdes lēmuma projektu izrediģēja varām juristi, nu, tad viņš ir tagad šitādā redakcijā. Nu, nāca klāt apstiprināt pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma projektu, kas nāca klāt, kas mums nebija ielikts, un šeit bija tāds redakcionāls kļūdas, labojumi daudz, un vienu rindkopu, ko viņi pielikt klāt, varam jurists, par cik mums ir novadā vairākas biedrības, kas nodarbojās ar Suiti kultūru. Tās ir 3, jā. Un kāpēc mēs izvēlamies tieši no šo un pielikām klāt
šito te teikumu etniskais kultūras centrs Suļi darbojas visā Suļu kopienas teritorijā, Alsumas, Kuldīgas un Ventspils novados ar vislielāko kapacitāti un pieredzi no nevalstiskām organizācijām kultūras vērtību apzināšanai, saglabāšanai un popularizēšanai. To pieliek klāt, tā pamatā, kāpēc mēs šo, kāpēc mēs Suļu kultūras mantojums un mēs Suļu novads. Tā. Priekšlikums ir pieņemt šo lēmumu, jā, un apstiprināt to deleģēšanas līgumu. Deleģēšanas līgumā, principā, nekādas īpašas izmaiņas salīdzinot ar pagājušo gadu slēgto līgumu nav, tikai vienkārši papildināja precizējumu, lai būtu skaidrāk, lai nebūtu pēc tam domstarpība. Deputātu domas? Pieņem. Balsojam. Tad pieņemam balsojumu, kas ir par šādu lēmumu projektu. Tā. 1, 2, 3, 4, 5 pār. Es nepiedāvos, ja? Atturās. Nav. Balsošana nepiedāvās. Nāc Martina. Tā, labi, ejam pie šeit ir pie visu te pielikumi pārēc. Tā. Nākamais ir par kalkulāciju pašizmaksas aprēķina ēdināšanai Alsumas vidusskolā. Šo mēs skatījām komitejas sēdē. Un tad mums ir tagad jānosaka, jāapstiprina tas eiro 90 ar visu PVN, ja, un jāapstiprina noteikumi pusdienu pakalpojumu saņēmējā. Noteikumi principā ir tādi, kā mums skola lika priekšā, kā tad arī varētu citi tur arī kārēs pārējiem. Deputātiem ir kāda jautājuma? Nē, mēs jau komiteja iztirzājām visu kārtī. Bet mēs arī toreiz diskutējām par to eiro 50, tas tur netika akceptēt. Eiro 54, jā, bez PVN, pieliek PVN, iznāk kopā eiro 90 un 87. 89, jā, un tad nopaļojuši domas komitejas sēdē uz eiro 90. Ir ar visu PVN. Tātad, tad pārskatīt to kalkulāciju. Jāredz vispār, cik tur gribēs. To varēja varbūt tās iekļaut, tur jau ir aprēķins, vai ne? Piemēram, ja tu gribi, tur puses kaut kā. Bet par eiro 90 tas arī neiet. Rēķinās viss, tad teiksim, kas tur Iet tā kā mīļai gribētu. Uzreiz slaidā līdzi. Bija balsojam, ko te varētu debatēt. Ceturtā tā papildina, man tur Jā, Pārskatīt. Jā, Tā, kas ir par šādu lēmumu projektu? 6, jā, par. Vai es nepamanīju, no ko datu varēs pieteikti? Trešos. Jā. Rīt, pirmdien man ir. Rītā piesaka un pirmdien nē. Rīt tev katru piekdienu jāpiesaka. Tur ir baigi. Nākamais ir par nosacītās cenas un izsoles noteikto apstiprināšanu apūtām zemes galā un mežniecību. Tagad uzlikām 15, jā? Tā ir 17. kārtētāja atzinums, man nevar, un katrā ziņā šī iegarinājums neaiziet. Tad
Tā neko. Tā jāsam buļļa audzē. Tur var redzīt. Tā deputātiem. Jā. Tad nosakām jaunu apstiprinājumu. Kas ir par? 6 par. Tur ir vēl laikas bāri čori. Nākamais ir paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu ar pirkuma tiesību personu apsolētām zemes gabalām. Tur jānosūta. Tā, kas ir par? 6. Nākamais ir tāds pats vai citai personai. Kas ir par? 6. 7. Kas ir par? 6. 8. Tāpat, kas ir par? 6. Un tagad ir šie visi zemes gabali jāatvēl, jā? Atkal. 9. Kas ir par? 6. 10. Kas ir par? 6. 11. Kas ir par? 6. Tā. Un 12. Par zemes gabalu atdalni no nekustamā īpašuma. Tas ir par 6. Tā, 13. ir par uzņemšanu rindā uz apdzīvinājumu platību un par dzīvamās platības iedalu. Pirmais punkts lēmumā ir uzņemt rindā. Un otrais ir iedalīt dzīvā platību. Kas ir par 6. Tā, 14. ir par izmaiņām novada Vārentiesas sastāvā. Tas sakot, priekšlikums ir papildināt Vārentiesas sastāvu ar vienu locekli, ar juristu Inetu. Tā, kas ir par? 6. Tā, un deputāts iesniegumu izskatīšana. Deputāts atsakās no savas atlīdzības par šo deputātu darbu. Priekšlikums ir pieņēmts viņu iesniegumu apmierinājumu. Kas ir pretī? Tā, kas ir par? Tā, 5 par. Pretī. Atturās nav. Balsošanā nepiedalās Zaigmanā. Tā. Nākamais ir par Alsums novada attīstības programmu 2015. un 2020. gadām papildināšanu. Atsakot, pastāv tāda iespēja sakarā, ka tur ir uzņēmēja darbība, kurām iet laukus pašvaldības ceļš, kurš nav sevišķi labā stāvoklī, sakārtot šo ceļu, piesaistot Eiropas finansējumu, bet mums atbalsta tikai tādus, kas ir iekļauti attīstības programmās. Tad mums ir jāpapildina attīstības programmas tas punkts, un tad jāiekļauta šis tas ceļš posms, arī ir tai plānā iekšā, un iespējas ir, kad viņi varēs, tā kā no asfaltēm deputātiem. Tas ir gan RTFM, tālāk augstākos uz galvēs. Mēs ziņam. Deputātiem
Iekļauties vēl. Piekrītat, jā? Tad balsojam, jā, kas ir par 6. Tā, 17. ir sanāca kopā deputātu grupu ar Dūmas speciālistiem un spriedām par to, kā mēs varētu savu skolu pareklamēt, vai skolā piesaistīt vairāk bērns arī no citiem novadiem, kur tagad skolu likvidējās, un šādā sakarībā nospriedam, kas visefektīvāk būtu, ja paši bērni pareklamētu, ja kāpēc tieši viņi mācās Alsumas skolā. Un tad tādu video konkursu, video klipu konkursu, ja, izsludināt. Un šeit ir arī tas konkursu nolikums. Un tad arī ir tā kā prēmēšana, ja, tā balva pirmā vieta, ja, 30 eiro, otrai 21, trešā 10. Jā, kopēji pēc iespējas, varbūt, kad, obligos, ja atkal citādāk, ja saliek kopā un... Mocīt 30 un 20 tā. Tas ir tiešām individuāli pēc kāda kritērija. Nē, tas ir domāts, ka Ventspils piedzīvojuma parkā, jā. 30 eiro, tas tur ir daudz. Viens nekad nebūs aigro, viens nevar izdarīt. Tur jau nav nauda, tur ir katra vietā kaut kāds... Viens jau nevar. Kā dāvana. Vienam jāintervē, Nē, tas ir saprat, ka nav nauda, bet tas ir kā dāvana katrs to konkrētu pasākumu. Tad tur 4 ir atbilstoši. Padomā, ka tu viņai Ja labi ies, tad nākoši, kad būtu vairāk. Jā, deputāti. Ja viņam būs viegli. Tā, kas ir 6. Un pēdējais ir par saistošo noteikumu par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūrālu baudēšanai Alsumas novadā projektu apstiprināšanu. Tad beidzot viņi izrīdīja. Tur bija tas 22. panta izņemt ārā tā pirmā daļa un par pašvaldībām 13. apakšpunkts 43. panta. Tad priekšlikums ir pieņēmis saistošais noteikums un publicēt, ja? Kas ir par 6 par. Tā, līdz ar to vienas kārtības punkti ir izskatīti, tagad